Sveiki visiem, kas skatīsies. Šo ierakstu es veltu visiem tiem, kam sāp sirsniņa, dēļ tā, ka kāds partneris, visdrīzāk, protams, ģimenes loceklis ir nodevis. Atgādināšu vēlreiz, ka es runāšu lēni un garlaicīgi, tāpēc ieteikums uzlikt uz lielāku ātrumu. Gribēju pastāstīt visu to, ko es zinu, arī manu dzīves pieredzi, manu draugu, klientu, paziņu dzīves pieredzes, garīgo skolotāju stāstīto šajā sakarā. Tāpēc varbūt kādam tas palīdzēs, un varbūt sirsniņu sāpēs mazliet mazāk un vieglāk būs pārvarēt šo stāvokli, šo krīzi. Sākšu ar to. Negrib, bet jāpieskarās, kāpēc mēs vispār piedzimstam uz šīs planētas Zeme, kur nav paradīze. Tas arī tā nav domāts, ka mēs šeit atnākam un dzīvosim tik jauki un skaisti, viss būs labi un rožaini līdz mūža galam. Kāpēc tā nenotika tādas lielās krīzes agrāk? Uzreiz jāsaka, tāpēc, ka mums bija vajadzīga cita pieredze mūsu dvēselēm. Tāpēc iepriekšējos laikos mēs varējām nodzīvot tādās partneru attiecībās, laulībās, no jaunības, laulājoties līdz mūža galam, uzticīgi vai neuzticīgi, tas ir cits stāsts, mīļi vai nemīļi, ar skandāliem vai ar kaušanos vai ar mazumsko, bet tomēr līdz mūža galam un nešķiroties. Kāpēc tas bija vajadzīgs? Tāpēc mums bija vajadzīga arī tāda pieredze tajos laikos. Viss ir mainījies un patreiz ir tāds laikmets iestājies, ka mums steidzami nepieciešama cita pieredze. Mūsu dvēselēm cita spēle ir vajadzīga. Mēs esam izgājuši jau tos mierīgos laikus, kad dzīvojam ilgi un laimīgi laulībā līdz mūža galam. Tagad mūsu dvēselēm ir vajadzīga cita pieredze. Tāda, ka mums iebliež, lai mēs mainamies strauji, caur milzīgām sāpēm. Bet mums ir jāmainās. Jo, ja nebūs šādu situāciju, mēs garīgi neaugam, diemžēl. Tad, kad mums viss ir labi, mēs esam tādā līmenī, darbs, ģimene, varbūt hobiji, un tas arī viss. Bet tad, kad mums sāpīgi iebliež šāda situācija, protams, mēs sākam beidzot uzdot jautājumus, kāpēc tad tā notika un kāpēc tieši ar mani un vispār tas nav taisnīgi, es esmu balts, labs pūkains, kāpēc? Un tāpēc mums arī tas notiek, lai mēs sāktu šos jautājumus uzdot, lai mēs sāktu meklēt atbildes. Tas ir viens, ko es gribēju pateikt. Kāpēc es to visu zinu? Ne jau tāpēc, ka es esmu pārgudra un tāda atradusies gudrīte. Ja? Mani arī, protams, savā laikā tāda situācija pamudināja sākt meklēt atbildes, un tad es arī sāku meklēt, kāpēc tā notiek. Ne tikai šajā jomā, manis sāka dzīt uz priekšu arī tāds jautājums, kāpēc tādas netaisnības vispār notiek, kāpēc notiek tādas šausmīgas lietas, kā, piemēram, mazu bērnu nomiršana, zaudēšana, slimības, kad bērni piedzimst jau invalīdi un tā tālāk, visādas liekas netaisnības, jo es gāju arī, protams, uz baznīcu meklēt tās atbildes, un baznīcas viedoklis bija, kad tev nav tas jāsaprot, vienkārši dzīvo un paļaujies, ka tāda Dieva griba. Un tāpēc es sāku meklēt, rakt vairāk un sapratu, ka var atrast šo atbildi. Un
aizgāju senajā zināšanās par to, ka tomēr dvēsele nevis vienu dzīvi dzīvo šeit un viss. Un varbūt viņai ir jācieš vienkārši tāpēc, ka tāda ir Dieva griba, bet man viss salikās pa plauktiņiem un salikās visi mani puzli. Nu labi, ne visi, bet lielākoties viss atbildes sāk nākt, tāpēc, ka es saskāros šīm senajām vediskajām zināšanām par to, ka mūsu dvēseles visu laiku dzīvo un piedzīvo. Neskaitāmas reizes. Pat nevar pateikt, cik reizes. Jo arī katram ir individuāli, citas dvēseles ir dzīvojušas uz citām planētām. Protams, var uzskatīt kādus cilvēkus, kas šim tic par jukušiem. Citas dvēseles vienkārši piedzimst uz šīs zemes, lai izietu šo sāpīgo zemes pieredzi. Pieredzi ar kariem, pieredzi ar slimībām, nāvēm, pieredzi ar labām attiecībām, pieredzi ar visādām drāmām un tā tālāk. Tātad tā ir mūsu izvēle īstenībā. Piedzimt, iziet caur šīm spēlēm, caur šīm lomām. Loma kā māte, loma kā sieva, loma kā mīļākā, loma kā tēvs un tā tālāk, un skolotājs un skolnieks, visas šīs lomas, kareivja lomas, glābējs, slepkavas lomas, protams. Arī viss sliktais, kas nāk, arī tās ir, tā teikt, lomas. Tāpēc, ka eksistē šī kosmiskā taisnība, par kuru tagad es nešaubos arī nemirkli, ko īstenībā cilvēku prātam ir, diemžēl, ļoti grūti aptvert, jo nonākot uz šīs zemes, mums tiek tā kā aizvērts cietā saprašana. Šīs mūsu atmiņas tiek aizvērts ciet, lai mēs izējam caur šo spēli, caur šīm lomām, lai mēs izējam pilnvērtīgi. Jo, ja mēs piedzimstot atcerēsimies savus iepriekšējās dzīves, kas mēs esam bijuši, mēs nevarēsim iziet. Nu, lūk, atkal runājot par šo nodevības tēmu, ir tāda lieta kā astroloģija. Un, ja cilvēks piedzimst, dzimšanas brīdī ir šī astroloģiskā karte, kurā ir redzams, kurā brīdī cilvēka dzīvē iestāsies tāds moments kā krīze. Tātad mēs no tā nevaram nekādīgi aizmukt, diemžēl. Vienīgais, ko mēs varam izdarīt, iziet caur šo krīzi citā līmenī, tātad meklējot atbildes, atrodot atbildes, līdz ar to izdarot milzīgu lēcienu savā attīstībā, savā domāšanā. Vēlams, protams, ir caur šo, tā teikt, izmaiņu savā domāšanās, caur šīm izmaiņām tā kā paplašināt savu apziņu, kā to tagad moderni sauc. Tātad saprast, ka notiek lietas plašāk nekā mēs esam līdz šim domājuši. Nomest kaut kādus rāmjus, ka viss ir tieši tā un tā un tā, kā es biju domājis. Tas ir tas, kas no mums tiek prasīts. Tāda pieredze mums ir jāaiziet. Nu, lūk, un sliktākais, ko mēs varam darīt, ir šādas situācijas gadījumā sākt lietot kaut kādas vielas, alkoholu, tabletes. Tas ir sliktākais ceļš, jo tad mēs neattīstamies, mēs stāvam uz vietas, mēs pat īstenībā varam arī degradēt, jo visi jau tāpat saprot, ko nozīmē alkohola lietošana, un tas ir ceļš uz leju. Bet tā ir mūsu izvēle, kā mēs to izvēlamies. Vismaz šeit mūsu brīvā griba izpaužās, mūsu brīvā izvēle, tad, kad notiek šī situācija. Starp citu, pēc astroloģiskā novietojuma arī redzams, ka šī krīze ir. Citreiz viņa arī
iesit ne tikai, var arī būt citas situācijas, ne tikai partneru nodevība, ja, kas atklājās pēkšņi. Varbūt arī kādā ļoti tuvu cilvēka slimība vai nāve, jo arī tā ir sava veida situācija, kas arī liek cilvēkam pārskatīt savas vērtības un arī attīstīties. Tātad sāk domāt, meklēt, kas ir nāve, kāpēc tā notiek. Tā kā var būt partneru nodevība, lai arī cik tā ir sāpīga, īpaši, ja ir ilgi gadi nodzīvot kopā, nav tas trakākais, kas ar mums var notikt. Kā pārvarēt šo nodevību, kur ļoti sāp? Saprast. Vienīgais, ko mēs varam saprast, ka tur augšā, būdami nemateriāls dvēseles, mēs vienkārši ar šiem saviem dzīves partneriem vienojamies, ka mēs tad, kad būsim piedzimuši, iemiesojušies, mēs satiksimies tad un tad, dzīvosim tā, un tad pienāks brīdis, kad tu man nodarīsi pāri, tu mani nodosi, pametīsi, vai arī vēl kaut ko izdarīsi, tādu, kas man ļoti sāpinās, un tā tam ir jānotiek, jo, lai es attīstītos tā tad. Mēs esam sarunājuši visu, kas notiek. Tāpat mēs esam sarunājuši arī ar mūsu bērniem, kas būs mūsu bērni. Varbūt iepriekšējās dzīvēs mēs esam pārnodarījuši kādiem, cilvēkiem, un tagad, lai atdot šo parādu, ka mēs esam bijuši ļauni, mazums, ko nodarījuši, tad šie cilvēki piedzimst kā mūsu bērni, pieņemsim, kā variants. Un tad arī ir visādas problēmas, un liekas, kāpēc tā notiek un par ko. Tā kā nekas nav nejauši, absolūti nekas nav nejauši, un ko mēs varam izdarīt partneru gadījumā. Īstenībā grūti, protams, to izdarīt. Bet vēlams, ko mēs varam darīt, pateikties. Vienkārši pateikties par to, ka paldies, ka tu manā dzīvē biji. Paldies par visu labo, par visu slikto. Paldies tev. Es tevi mīlu. Dodos tālāk. Novēlu tev visu to labāko. Protams, viegli pateikt un grūtāk to izdarīt. Jo dzīve turpinās un paies kaut kāds laiks, varbūt tās ilgāks vai neilgs, un mums dzīvē uzradīsies nākamie partneri, ar kuru iziet nākamo pieredzi. Un varbūt būs viss jauki un skaisti, varbūt netik jauki un netik skaisti, jo mēs jau neatceramies, ko mēs esam sarunājuši tur augšā ar šo nākamo partneri. Kādu dzīves mācību stundu viņš mums dos un kādu pieredzi mums jāaiziet ar viņu kopā. Kādās lomās. Es šeit varētu stāstīt ļoti daudz un dažādas stāstus no savu draugu un paziņu un klientu dzīves, bet tas būs ļoti, ļoti, ļoti ilgi daudz stundu raidījums. Tā kā varu tikai konspektīvi ātri pateikt, ka tas viss ir ļoti interesants ceļš. Ko vēl es neesmu tādu pateikusi, ko gribēju pateikt? Jā, jaunās un senās dvēseles, tā tad arī atšķirās šīs pieredzes, ko mēs gribam piedzīvot. Kāds var teikt, jā, bet man te blakus dzīvo ģimene, viņiem viss ir ideāli, dzīvo jau, 40, 50 gadus. Jā, viņu dvēseles varbūt ir izvēlējušās iziet šādu pieredzi, jo tās varbūt ir jaunās dvēseles, kurām ir svarīgi iziet. Viņas varbūt nav daudz izdzīvojuši dzīves uz šīs zemes, un viņām ir svarīgi šo mierīgo, laulības dzīvi tā kā izdzīvot, un kaut gan arī nav teikts, ka viņiem nebūs kaut kāda izaicinājuma, varbūt mēs to vienkārši nezinām. Noteikti būs kāda izaicinājuma. Bet tās dvēseles, kas ir senas, kas ir jau daudz reižu izdzīvojuši visas pieredzes, tām interesē tas, kas
viņa dzīvē patreiz notiek, izbaudīt, izdzīvot līdz galam. Un ticiet man, tas laiks, kurā mēs dzīvojam, kļūst arvien tāds intensīvāks, jaudīgāks, lai atmodinātu pēc iespējas vairāk cilvēkus. Nākamais gads solās būs ļoti, ļoti tāds arī pēdiņās jautrais, tā kā dzīvojam, izbaudam, meklējam šīs atbildes, vērtības, tās mums var noderēt tālākajos notikumos, kas mūs te gaida visus. Labi. Ceru, ka šoreiz pateicu visu, ko gribēju, jo iepriekšējo video es arī par šo tēmu ierakstīju un sapratu, ka daudz neesmu pateikusi un negribēju izlikt. Es ceru, ka kādam tas tiešām noderēs, īpaši tiem, kas varbūt noklausījās tomēr līdz galam manu filozofēšanu. Labi, tiekamies nākamajā video. Lai visiem ir jauki un gaiši. Atā!